Sveiki, sveiki! Šodien es vēlos ierakstīt šo video tādu apsvērumu pēc, ka vēl joprojām ļoti daudz dzīvo dažādi ierobežojumi pasaulē saistībā ar tīkla mārketinga kompānijām, un tāpēc es šodien gribu mazliet atspēkot visus tos stereotipus un patiesības, kas slēpjas aiz tām. Ja? Tīkla mārketinga jeb multilevel mārketinga. Ja, vairāk līmeņu mārketinga industrija pasaulē darbojas jau gadu desmitiem, taču ap to joprojām valda daudz dažādu stereotipu un mūžīgu mītu. Daudziem šī biznesa modeļa pieminēšana vien jau izraisa skepsi, neusticēšanos, un tomēr ir svarīgi vienkārši izprast, kas ir patiesība un kas aizspriedumi un vienkārši mīti. Nu, sāksim ar pirmo. Kā pirmo parasti, ko visbiežāk minīja, ka tā tad tīkla mārketings tā ir piramīdu schēma. Esat dzirdējuši. Šis ir viens no izplatītākajiem mītiem, ka tīkla mārketinga sistēma ir tas pats, kas nelikumīgas piramīdu schēmas, taču ir svarīgi izprast atšķirību. Likuma ietvaros strādājošos MLM uzņēmumos peļņa rodas no produktu pārdošanas, nevis tikai no jaunu dalībnieku piesaistes. Ja kompānija piedāvā tikai iespēju nopelnīt no rekrutēšanas bez reāla produkta vai pakalpojuma, tad tas gan var liecināt par nelikumīgu schēmu. Tātad ir produkts, mēs paši lietojam un iesakām citiem. Uzņēmums maksā mums no papildus pircēju piesaistes. Tādā veidā rodas mūsu ienākumi. Ja? Otrais bieži izplatītais mīts ir tas, ka tīkla mārketings ir domāts tikai tiem, kas labi prot pārdot. Vēl viens izplatīts uzskats ir, ka šis bizness der tikai dzimušiem pārdevējiem. Patiesībā veiksmīgam darbam MLM sistēmā svarīgākās prasmes ir komunikācija, attiecību veidošana un personīga pieredze ar produktiem. Daudz veiksmīgi tīkla mārketinga profesionāļi sāka bez jebkādas pārdošanas pieredzes, bet guva panākumus, iemācoties un attīstot vajadzīgās prasmes. Ja, tā tad brīnišķīga vieta, kur izkopt savas komunikācijas prasmes, iesaistīšanas prasmes un tā tālāk, tā tālāk. Te nav stāsts par tiešo pārdošanu vai produktu iesmērēšanu, skriešanu pakaļ cilvēkiem, pērc. Kategoriski nē. Tā ir attiecību būvēšana, vai ne? Trešais mīts, ka MLM ir tikai veids, kā izmantot citus cilvēkus. Daudzi domā, ka tīkla mārketingā veiksme nāk tikai uz citu rēķina. Patiesībā MLM piedāvā iespēju izveidot ilgtermiņa biznesu, palīdzot citiem sasniegt panākumus. Atšķirībā no tradicionālajiem uzņēmējdarbības modeļiem, šeit ieguvēji ir gan tie, kas iesaistās, gan tie, kas veido savu komandu. Tātad izdevīgs sadarbības modelis, kur ieguvēji ir abas puses, jo arī cilvēks, kas iesaista citus cilvēkus, savā komandā kā biznesā, iespējams, protams, ka ne jau visiem vajadzīgs biznes, daži būs visu laiku tikai produktu lietotāji, vai ne? Taču es, ja izvēlos šo kā biznesu, varu augt tikai tad, ja tev sanāks. Tātad es esmu vistiešākā veidā ieinteresēta tavā izaugsmē, lai arī tev sanāktu. Jo tikai tad, ja sanāks tev, ja tu attīstīsi savus komunikācijas prasmes, ja tu tātad veiksmīgi darbosies, tikai tad arī ir iespējama mana veiksme. Ceturtais populārākais mīts ir, lai nopelnītu jāiegulda milzu naudu. Ir nepareizi uzskatīt, ka veiksmīga darbība MLM prasa lielus finansiālus ieguldījumus. Tu pērc produktus, kas tev patīk, ko lieto pats un tava ģimene, un kompānijas izvēlē svarīgs, protams, ir labs produktu piedāvājums, ko viegli ieteikt citiem. Un
Protams, kā jebkurā biznesā, rezultāti atkarīgi no tava ieguldītā laika, darba, apņemšanās, motivācijas un vēl daudziem dažādiem citiem faktoriem, bet nevis no ieguldītās summas, ko tu pats ieguldīsi. Ja? Tā tad nav tiešas saistības. Un vēl viens mīts, ka piektais, ja jau moments, ka lielāko daļu naudas nopelna tikai augšējie. Mm. Bieži dzirdams arguments, ka tikai daži veiksmīgākie sistēmā nopelna, bet citi paliek bešā. Lai gan hierarhiskā struktūra šajā modelī, protams, pastāv, veiksmīgums ir atkarīgs tikai no individuālā darba, nevis tikai no pozīcijas sistēmā. Tavi rezultāti atkarīgi tikai no tevis. Ja virs tevis cilvēks nestrādā, neaicina cilvēkus, nestrādā ar komandu, nerīko pasākumus, pats iespējams jau vairs nelieto produktus, ja, un neiepērkās, viņam nebūs, lai vai cik augstu būtu. Virs manīm var būt tūkstošiem cilvēku, kas pelnīs mazāk nekā pelnīšu es, ja apņemos tagad sākt strādāt. Šodien, no šodienas varu izveidot brīnišķīgu rezultātu, jebkurā pozīcijā es atrodos. Ja? Līdz ar to šī video galvenais secinājums, ka lai gan MLM biznesu, ka par MLM biznesu pastāv daudz stereotipu, daudz no tiem vienkārši neatbilst patiesībai. Tīkla mārketinga modelis var būt veiksmīga biznesa iespēja tiem, kas ir gatavi mācīties, ieguldīt darbu un attīstīt savas prasmes. Veiksme šajā jomā nav atkarīga no nejaušības, bet gan konsekventas un mērķtiecīgas darbības. Tāpēc aicinu ikvienu vairāk saskatīt iespējas, kas mums ir visapkārt, un nesēdēt savos aizspriedumos un maldinošās pārliecībās, kas tikai ierobežo un neļauj tev augt. Padomā par to!